Ir 1573. gads. Jelgava iegūst pilsētas tiesības. Šodien mēs svinam jau 450 gadus. Vienlaikus ar pilsētas statusu Jelgava iegūst savu pirmo simbolu – aļņa attēlojumu, kas nāk no Livonijas pēdējā mestra, hercoga Gotthārda Ketlera ģerboņa. Tradicionāli heraldikā svarīgākais ir apraksts, un tajā ir minēts alnis. Tomēr attēlots nepārprotami ir briedis. Šai pretrunai nav atrasts skaidrojums. Mēs tikai varam minēt, ka tā laika zīmētājam aļņa attēlojums vienkārši nepadevās. Bet iespējams tam vienkārši nepievērsa tik lielu uzmanību. Ragainis taču ir, viss kārtībā. Jau iepriekš aizsācies Livonijas ordeņa noriets ievadīja arī jaunos laikus – renesanse. Sākas aktīva pilsētas pārbūve. Jelgavas pils no neliela viduslaiku cietokšņa ir pārtepusi par greznu valdnieku rezidenci. Hercogistes ziedu laikus tradicionāli saista ar hercogu Jēkabu un viņa valdīšanas gadiem. Uzplauks saimniecība un aug preču eksports uz Rietumu Eiropu. Hercogistē ir arī savas ārzemju kolonijas – Gambija un Tobago. Jelgava sākumā ir hercoga rezidences vieta, bet no 1616. gada jau visas hercogistes galvaspilsēta. Tās vārdu Mitau pazīst ne tikai Vācijā, bet arī citur Eiropā – Francijā, Anglijā, Zviedrijā, Dānijā, Holandē, Krievijā. 17. bet jo īpaši 18. gadsimtā Jelgava izveidojas par Rietumeiropas diplomātu iecienītu starta vietu iekļūšanai Krievijas galmā. Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han ofta seglat till Semigallen med dyrbart skepp kring Domesnäs. Sigrida lika uzstādīt šo akmeni par piemiņu savam vīram Svenam. Viņš bieži ar bagātiem kuģiem braucis uz zemgali apkārt Kolkasragam. Stāv Mērvalas rūnakmens Zviedrijā, Melāra ezera krastā. Vairāk kā 1000 gadu senā kapu laukā. Tas ir senākais rakstu avots, kur ir minētas vietas mūsdienu Latvijas zemē. Zemgale ir vienā no 3 zvaigznēm mātes Latvijas rokās, un Jelgava ir Zemgales zvaigzne. Lielupes krastā stāv Jelgava, pilsēta ar bagātu, vairāk kā 700 gadus senu kultūrvēsturi un skaidru skatu nākotnē. Pirms 128 gadiem tieši Jelgavā pirmoreiz kopkorī izskan Dievs svētī Latviju. – 1918. gada 11. novembrī beidzās Pirmais pasaules karš, un jau 18. novembrī proklamēja Latvijas republiku, kurai vēl bija jāpierāda savas tiesības pastāvēt.
Kara laika vienīgais Jelgavas laikraksts Dzimtenes ziņas aicināja iedzīvotājus pulcēties ap savu neatkarīgās Latvijas valdību. Latvijai šodien svinam 105. dzimšanas dienu. Daudz laimes, Latvija! Daudz jaunas izaugsmes, Jelgava!